Latvija! Tu Latvijā! Mēs Latvijā! Dzīvojam, radām un mācamies! Kā to darīt kopā? Kā kļūt piederīgiem zemē, kurā esam piedzimuši? Atbildes meklēsim kopā šī podkāsta Es, Tu, Mēs Latvijā sērijās. Labdien! Laipni lūdzam mūsu otrajā podkāsta Es, Tu, Mēs Latvijā. Un otrā podkāsta tēma ir integrēts Latvijas sabiedrībā. Kā cilvēki no dažādām kultūrām var pilnvērtīgi iekļauties Latvijas dzīvē, un par to un daudz ko citu diskutēsim šodien ar mūsu viesi, skolotāju Ginu un ļoti radošu cilvēku Marīnu Vikaini. Labdien, Marīna! Jā, labdien! Labdien! Jā, atvainojos, bet vienkārši gribu teikt par to, ka es jau bišķi zinu, kas jūs esat, bet jūs varat pateikt to mūsiem klausītājiem un mūsiem skatītājiem par to, bišķi īsi par sevi, par to, ko jūs nodarbojaties, kas jūs vispār esat. Jā, labi, es esmu liepainiece, es esmu Liepais bērnu jaunu centra metodike, gan teatru jomā, gan arī erudīcijas konkursu organizētāja. Šobrīd es esmu arī Liedegas vidusskolas audzināšanas darba direktora vietniece. Es esmu Liepais gide, es esmu pietikuši tāds radošais cilvēks, kurš iesaistās vairāk projektus. Un arī, protams, ja kaut kāds ir jauns, ja man aicina, es parasti tur pierakstījusi. Jā, es arī to novēroju, jo kur biju es, tur bija tas arī jūs, un bija priecīgi jūs redzēt vispār, kā jūs ļoti aktīvi saistās dažādos projektos, un kā jūs varat kaut kur redzēt. Un ir vēl jautājums, viens no galvenajiem un vissvarīgākajiem, vai jūs esat latvieta? Nē. Mīļie. Man liekas, ka pēc mana akcenta var dzirdēt, ka es esmu latviešu cilvēks. Es esmu krievu cilvēks no Latvijas. Un faktiski 2 mēnešus pirms tam, kad es piedzimu, māma Vedariņa man atveta no Ļeņingrāda. Mana vēsturiska dzimtene ir Sanktpēterburga, kur manai senči dzīvoja pat 19. gadsimtā. Bet es piedzimu Latvijā. Man ir krievu ģimene, man bija krievu skolā, man pat institūta bija krievu grupas, bet man paveicās, es veiksmīgi integrējos latviešu vidē. Jā, un arī ir jautājums, lai atvertu jūsu to vēsturi par to, kāda ir jūsu pieredze integrēties Latvijas vidē? Arī ka labs jautājums par citāltišu, krievu cilvēku integrēšanu latviešu vide. Faktiski sāk runāt, no tā pašas Latvijas atjaunošanas dienam, 90. gadi. Es atceros, ka pietikuši daudz korespondentu, ne tikai jūs, Viktorija, bet citi cilvēki, periodiski ķer mani un saka apjautāt, kā jūs esat, Marīna, krievu cilvēks, vai jūs esat integrēti? Jā, ko jūs domājat par integrācijas jautājumiem? Cik tas ir svarīgi? Un bija gadi, ka tas jautājums bija ļoti aktuāls. Bija gadi, ka par to kaut kā jau daudz mazāk sāk runāt. Bet jebkurā gadījumā tas ir tāds jautājums, bez kura mēs nevaram dzīvot tālāk. Tāpēc, ka mums šeit dzīvo cilvēki, ne tikai latvieši, bet arī citu tautu cilvēki, un droši vien dzīvos. Daudziem no mums, arī tas ir dzimtene. Un tas ir ļoti svarīgs jautājums, kā mēs varam integrēt, kā mēs varam iekļaut, kā mēs varam veidot kopēju valsti un savu kopēju nākotnē. Par sevi? Jā, vispār interesanti. Jā. Vispār ir tā, kā es dalos. Jā. Ja mans cilvēks kaut ko teica, es viņam arī kaut kādu atpakaļ devu. Un mana pieredze, es nevaru pateikt to noteiktu robežu, kad es saku iekļauties un kaut kāda veida integrēties, bet mums nesen ar manas mammas draudzeni bija saruna,
Un mēs runājam par to jauno līgumu, par to, ka visiem cilvēkiem Latvijā ir jāzina valsts valoda. Un es vienkārši tā domāju, kas tur ir grūts tas? Tas ir viegli, vienkārši tu mācies to valodu, vienkārši tu integrējies un viss tā kā, nav nekas tas grūts. Jo cilvēki jau 20 gadus, plus mīnus 20 gadus dzīvo ne PSRS, Latvijā, Latvijas Republika. Ko viņi nevarēja par to laiku, apgūt to valodu. Un man pateica tā draudzene mammas, ka man ir vieglāk, jo es jau esmu ieintegrēta, ka es jau esmu tā vide. Un ka pagājušajā gadā es biju skolas prezidente, un es biju vienmēr tā latviešu vide, ka man ir laba latviešu valodas zināšana. Es nevaru pateikt, ka man ir ļoti grūti. Man ir kaut kas maz grūtības, bet man vispār ir labi. Un arī skola man nebija grūti. Un es tikai tad es sapratu, ka es jau esmu integrēta. Un es arī to nenovēroju. Tāpēc es teicu, ka man ļoti grūti pateikt to noteiktu laiku, kāda man bija jāintegrējas. Jā, es varu saprast, mēs nevaram tā pateikt, bet šodien es esmu integrēts, rītdien neintegrēts. Jā. Protams, nē, tas ir process. Bet vienkārši vienu brīdī tev paliks skaidrs, ka tu ļoti labi jūtas gan krievalodīga vide. Mēs nerunājam par kopumā cilvēkiem, kuri izmanto krievu valodu, ka kultūras valoda, tur var būt dažādi tauti. Un tā paša diena, pēc pusdiena, tu vienkārši atkal satikas ar latviešu kolēģiem vai austru pumpuru, un tevi paliks skaidrs, man tur arī ļoti labi. Es tur jūtos, to piederības sajūtu. Varbūt es dzirdu latviešu dziesmas, varbūt es ne visi vārdu zinu, vienkārši tā, bet tas ir mana mūzika, bet es gribu pateikt, ka ja tu šeit piedzimst, protams, tu jau sava veida, neintegrēts, bet tā ir tava dzimtene, tas ir vide, kur apkārt. Un tu jau sāk pamazām iegrimt tā vide. Man paveicas, 90. gados man paveicas iekļauties latviešu kolektīvā. Tāpēc es vienmēr akcentēju, ka mans tās ir veiksmes stāsts. Ne visiem tā paveicas. Tāpēc, ka mums pietiekuši lielā ir krievalodīga vide, cilvēki dzīvo, ģimene, darbs, visur tā kā valoda, bet man liekas, ka vienmēr svarīgi, lai tu vari arī skaidri latviešu valoda pateikt, kas tevi rūp, kas ar tevi notiek. Tu vari atbildēt uz kaut kādu grūtu jautājumu, varbūt pat nepatikamu jautājumu, vai varbūt pat ar apvainošanu, bet tevi vajadzīgi, tas ir daudz kaut kā pieklājīgi, kulturāli skan, un, protams, tas ir valoda viens no instrumentiem, kurš mums ļauj dzīvot kopā, bet bez valodas ir daudz citu momentu, citu lietu, kas mums tuvina viens otram un kas ir kopējs, kas ir tas gan tavais, gan manējs. Protams, ir nianse, bet reāli tas ir mūsu kopējs kaut kāds tāds, kulturālais lauks vai tā telpa, kur mēs esam visi kopā dzīvojam. Un arī, ja mēs sākam runāt par valodu un par valodu zināšanām, nākamais jautājums ir par to, cik ir svarīga latviešu valodas apguve. Jūsuprāt? Es domāju, ja tu dzīvo šeit, tas ir svarīgi. Atkal piemērs no tiem 90. Es atkal sapratu pēkšņi, ka Latvija ir cilvēki, kuri neprot krievu valodu. Bet tie cilvēki, kuri dzīvoja savā latviešu vidē, nebija ne priekšnieki, ne kaut kur viņam lielas vajadzības nebija braukt, un viņš dzīvo tur, un viss ir kārtībā. 50 gadi it kā dzīvoja, Bet arī šeit, protams, teoretiski, ja tu dzīvo, nezinu, varbūt online strādājot un pilnīgi izolācija tāda, gandrīz, un varbūt tu vari iztikt, bet man liekas, ka ja tu tomēr dzīvo šeit un tu gribi komunicēt, tu gribi iet sabiedrībā, tu gribi apmeklēt koncertus, izstādes, vismaz saprast, kas šeit notiek,
Un, protams, komunicēt gan veikalos, gan iestādēs, gan arī vienkārši ielas. Nu, man liekas, ka bez valodas nekā. Jebkura vide, ja tu brauc kaut kur prom, Anglijā vai Spānijā, kaut kā elementāru, varbūt pamato līmeni, tev vienalga vajadzīgi apgūt vietoju valodu, lai tu var dzīvot. Protams, ir atšķirība, ja cilvēks iebraucējs vai vieta, kurš piedzim šeit, un man liekas, ka, ja tu šeit piedzims, paklau, draugs, tas ir atkal papildus iespējas. Tevi atkal nav tā viena telpa, tā ir liela māja, tevi nav viena istaba, bet tevi ir gan otra, gan treša, gan ceturtā, vairāk valodas, vairāk iespējas. Tu jūtas drošāk, un tevi varbūt nebūs, tu būs atvērtāk. Tevi nebūs bailes, tāpēc, ka tu nesaproti, ko tu runā, un tu domā, varbūt tevi aprunā, jā? Jā. Ko viņi tur runā, jā? Kas viņi tie ir? Droši vien kaut kāds mūcības runā, jā, un šeit nevar saprast, kas tie ir sveši. Tas atkal ir no socioloģijas dzīvo, tas ir es un citi, jā. Mēs un sveši, jā. Tas ir mums iekšē, jā, no dzīvniekiem kaut kur sēž, bet mēs esam cilvēki. Mēs varam uz to lietu paskatīties plašāk, un mēs varam būt tādi primitīvi dzīvnieki, primitīvi cilvēki, bet, kulturāli civilizēti cilvēki. Jā. Un runāt dažādas valodas, ja tu dzīvo, tāda vide. Īstenībā es gribu pateikt par to, ka tas ir atkarīgs no situācijas. Vispār, jā. Es arī piekrītu jūsu vārdiem. Zem katru es varu pierakstīties. Vai parakstīties, kā parakstīts, jā, droši vien parakstīts, jā, tu gribi gan pierakstīt šitos vārdus un parakstīts. Mēs kopā ierakstīsim šitos vārdus, jā. Jo man arī liekas, ka tu palīdz vairāk atvērtāk dzīvei un tā apkārtnē, kas tev ir apkārt, kas ir blakus, jo, man liekas, tas ir svarīgi, jo cilvēks vispār ir tā kā sociālists dzīvnieks. Jā, sociāli tas ir svarīgi, jā, tu nepaliek tik ierobežots, jā. Jā, un vispār, lai saprast kaut ko, tā valsts, kur to dzīvo, tev jāzina to valodu. Un man liekas, ka es tā domāju, tā skaitīju, ka mūsu situācijā Latvijā, latviešu valodu ir jāzina. Man arī liekas, Berika, mēs arī redzam, pieņemsim emigrantu piemēru, jā. Mēs zinām, ka mūsē brauc kaut kur Anglijā vai Īrijā, un arī viena daļa no cilvēkiem dzīvo tikai sava, draudze, jā, sava tā sabiedrība šaura. Viņi strādā varbūt pie tiem pašiem, saviem, tā kā viena valoda nesējiem. Viņi varbūt nekur neiet, bet viņi šausmīgi ierobežo sevi. Viņi paliek pat, man liekas, ka var būt kaut kāda bīstama situācija, tāpēc, ka viņi kaut ko nesaprātīs, jā. Viņi nesaprātīs likumu, jā, viņi ļoti viegli viņu ietekmēt citam cilvēkam. Un tāpēc, ka viņam nav savs viedoklis, viņam nav kritiska domāšana, jā, viņi nesaprot, par ko ir stāsts, jā, kas tur īsti notiek pie mums. Un tad, man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Jā, un šeit dzīvodams, man liekas, ka, paklau, pat runājot par darbu, es teicu, protams, ir individuāli, kaut kādi izņēmumi, ka tevi nav tik svarīgi, tevi ir angļu valoda laba, bet tomēr, paklau, priekš kā ierobežot sevi, jā. Vismaz tādā, normāla līmenī, un tas ar dzīvē ir daudz interesanta, krašņāk paliek. Man arī tā liekas. Jā, un tieši dzīve, un mums ir arī tik bagāti kultūras notikumi, jā, tik interesanti būt iekšā cilvēkos, un tu var ar vienu krieviski, ar otru latviski, ar trešu angliski varbūt, jā, parunāt, un tevi uzreiz, tā kā kaut kā, tie ir visi manēji, jā, tie ir visi manēji. Pašapziņā arī kaut kāda veida tā atveras, un, tev nav viedokļa tikai no vienas sociālas... Jā, no vienas, un tu dzīvo 2 vai 3 informācijas laukumus. Tu var apgūt informāciju tur. Tevi, tu var, protams, izvēlēt, kam tu var uzticēties. Protams, tur jāskatās, jāfiltrē, kāda medija mēs varam uzticēties. Un tās mediju pratība un kritiska domāšana. Tas ir ļoti svarīgi mūsu laikos. Un, ja tu nezini valodu, protams, ir Google tūkotais, bet nerunāsim tikai par ziņām. Runāsim par ikdienu, jā, un tas atkal ir tāds moments, kurš faktiski atvieglo savu dzīvi. Bet es pieļauju, ka ir cilvēki,
pēc dabas, ļoti slēgti, varbūt ļoti tādi, neatverti, introverti. Ir cilvēki, kuram pat dzimtajā valodā varbūt neiet tik labi, un viņi nav tik kulturāli, un viņam patiešām ir, grūti iet, ar valodu, viņam 3 vārdi un viss. Tad es nezinu, kā viņu, bet minimumu tomēr jāzina, Pat bāzi. Jā, bet es pieļauju, ka ir tie, kuram, pavisam neiet. Varbūt, man grūti. Man liekas, ka tas ar bišķiņu atrunāšana, bet, labi, varbūt ir kāds, kam ir slimība vai kaut kāds tāds problēma ar veselību. Tā, varbūt jums ir kaut kādi ieteikumi vai kaut kādi, nezinu, kaut kādi resursi, kur var izmantot, ko jūs novēlējat citiem, lai viņi vieglāk apgūtu to latviešu valodu? Kādi resursi viņi var izmantot un kā viņam vieglāk pārvarēt to barjeru varbūt un sāk runāt, ja? Es domāju tā, es vienkārši no savas pieredzes, arī, ka tad, kad es sāku strādāt latviešu kolektīvā, man patiešām bija Krievu skola, Krievu universitāte, un šeit es dzīvoju Latvijā tajā laikā, man bija piecinieks latviešu valodā, diktātus es rakstu ļoti labi, es protu lasīt, bet brīvi runāt, tajā laikā es vēl nevaru. Un atkal tas bija tā, ka es sakas no sākuma, es sapratu, bet man vieglāk atbildēt dzimtajā valodā. Bet es varu tevi saprast, runā lūdzu ar mani latviski, ja? Jā. Un es atbildēšu krieviski, vai angliski, nezinu kā. Tas ir tāds pirmais posms varbūt ir nebaidīties. Un arī nebaidīties, ka es nepareizi runāju, ka man ir nepareizi galotnē, vai man ir akcents. Man arī paveicas, man bija latviešu kolēģi, kuri man pilnīgi uzdrošināja, teica, Marina, jā, tu runā, tajā laika pavisam man bija švaki ar runāšanu, slikti. Tu vēl, bet nebaidies. Mēs ļoti priecīgi, ka tu kopā ar mums viena sieviete man to atklāja, pilnīgi tāda atklāta teksta. Pārējie man varbūt neteica tik atklāti, bet viņi bija, kā tu esi musē, jā, mēs tevi pieņēmām, jā. Un zini, bet šitie vārdi, tad, kad mēs bijām kaut kāds semināri, visi latvieši, es esmu vienu krievu cilvēks, es esmu aktīvs cilvēks, es cenšos arī iesaistīts nodarbībā, kaut kāda meistarklase. Protams, es runāju ar šausmīgu kļūdam, tagad es to, ja es vairāk zinu, es vairāk nezinu. Bet man tā kolēģi teica, mēs esam ļoti priecīgi, tas bija 90. kad patiešām tās arī par integrāciju mēs tikai sākam runāt, ka jūs esat kopā ar mums, ka jūs esat mūsu puse, ka mums ir viens kaut kāds viedoklis par notikumu, par Latviju, par nākotnē. Un tas bija ļoti tāds foršs moments, kurš man joprojām palika atmiņā. Jā, tāpēc, ka, mēs ar vecmāmiņu arī balsojam par neatkarīgu Latviju. Jā, toreiz bija referendums, mēs gājām, bet, protams, tur jautājums bija tā, vai tu gribi dzīvot laimīgi un forši kā Somijā, vai tu gribi dzīvot tādu nabadzīgas padomju savienībā. Bet mana vecmāmiņa, kura piedzimis vēl pirms revolūcijas, kura pārdzīvoja badu, kura arī zaudēja kaut ko, bet viņa, dzīvoja padomju savienību, teica, ne, Marina, davai labāk rakstīsim, ka mēs gribam dzīvot tagad tur, Somijā. Un tā. Un faktiski man varbūt paveicas, ka visi mani rādi bija viena puse tā laika, un šobrīd arī mēs esam tā, ka varam atbalstīt vienu otru. Mums visiem ir tā kritiskā kaut kā domāšana un atmiņas, pat, padomju laika viņi varbūt neuzdrošinājas teikt par represijiem, par zaudējumiem. Jā. Viņa to zināja. Viņi arī neskrien pa priekšu, cik mēs forši dzīvojam. Man jūsu stāstījumā. Jā, stāsts, jā. Jūsu stāsta. Jā, man stāsts, jā. Man ļoti iepatikās to, ka jums bija atbalsts. Jā. Pirmkārt no kolēģiem, vai samaņot vietām, pirmkārt no ģimenes, un otrkārt no kolēģiem. Un man liekas, tas arī ir ļoti svarīgs, jo mūsdienas jaunieši to nesaņem. Jo, piemēram, es dzīvoju tādu vidi, ka vajag tur, mēs krievi, mums vajag arī kaut kādas tas privilēģijas vai kaut kas tas, ka otrais
valsts valoda, krievu valoda, jo mums ir arī kaut kāds pārsvarums, un mēs esam šeit daudz, bet tas ir grūti, uztvert, jo tu tā kā gribas iekļauties, gribi kaut ko jaunu apgūt, tā vieta, kur tu dzīvo. Apgūt kaut ko jaunu par šo vietu, ja? Bet pirmkārt ģimene tev traucē to darīt, jo viņiem ir sava kaut kāda redze, skats pareizāk, skats uz to situāciju, un tev apkārt ir tavi klasbiedri vai vienaudži, kuri arī teica, ka kaut kur tur ir labāk nekā šeit. Bet man liekas, ka nevajag tā salīdzināt, ka tas ir ļoti tā kā rupji. Zini, es pateikšu, jā, zini ko, es viņu sapratu, kā es varu viņu saprast, nepieņemt, bet saprast, jā. Vispirms, vieglāk dzīvot ne multi, bet varbūt monokulturāla vide. Ja? Mēs visi vienādi, mēs apmēram, vienalga mēs būsim tās muļķis un gudrs, ja? Vecs un jauns, bet vismaz mums būs viena tāda, tu tā kā šilti noņem, tad tu esi slikts, tāpēc, ka tu esi, krievs vai latvīts vai vācīts, nav svarīgi. Ja? It kā šitu spriedzi mēs noņemam, bet tā nenotiek. Jebkurš valsts faktiski, reti, kad ir monokulturāls. Visi ir tā kā, dzīvo daudz tautību cilvēku, un tagad sevišķi tad, kad brauc cilvēki, dzīvo cita vide, mums tur īrie dzīvo, pie mums brauc arī atkal cilvēki. Protams, arī es sapratu, ka ļoti bieži mums visiem liekas, ka tur pie kaimiņiem ir daudz labāk. Tas atkal es tā kā, cilvēks, kurš vesturu mīl, es sapratu, tas ir mūžīgais jautājums. Pie kaimiņiem vienmēr viss ir labi, jā. Tāpēc atkal vajadzīgi ceļot, vajadzīgi braukt, vajadzīgi ļaut cilvēkiem pabūt tajā vide, varbūt pat dzīvot. Ne liela pilsēta, bet izbaudīt to ikdienu. Un tad tevi, braucot pat ceļojumā, tevi skaidrs, kas ir man labs, mana valsti, mana ģimene. Jā. Ko es labprāt paņemt no viņiem, ja? Bet tu vairāk var novērtēt, kas šeit ir labi. Ja? Es neteikšu, ka Latvija ir ideālais valsts. Protams, mēs zinām labāk. Tāpat, kā mēs dzīvojam pilsētā, labāk zinām mūsu vājas punktus, kas mums ir nekārt, kur vēl vajadzīgi taisīt remontu, vai tīrīt, vai labot, vai mainīt kaut ko. Bet tas ir mūsu māja. Jā. Un mēs paši šeit gribam rīkot. Par valsts valodu runājot. Jā, protams, varbūt dažam cilvēkiem bija grūti to pieņemt, bet es domāju, ka šeit, mīļie, vienīga vieta, kur dzīvo latvieši. Atbalstīsim. Patiešām vienīga vieta, kur var saglabāt vēl vienu pasaules bagātību. Katra valoda, tas ir pasaulē. Katra valoda ir bagātība. Tāpat kā katra cilvēks ir mikrokosmos. Ja? Saglabāsim šito valodu. Ja? Palīdzēsim. Krievu valoda izdzīvos bez mums, bez tiem cilvēkiem, kuri dzīvo Latvijā. Un, protams, ir labi, ka man ir vēl viena kultūra, un man patīk krievu kultūra, un es atceros par savu vesturisku dzimteni, par tiem cilvēkiem, kuri tur dzīvoja. Un mana valoda nav Puķina valoda. Bet tas nenozīmē, ka tevi vajadzīgi nicināt vienu, lai aug otra. Tas ir savstarpēji process. Un tomēr šeit ir balss. Es arī, pat senos laikos, tie 98, es esmu krievs cilvēks, bet no Latvijas. Jau tajā laikā bija pilnīgi skaidrs, ka es esmu cita. Ja? Man ir kaut kā cita vide, man patīk citas dziesmas, man ir kaut kāds pat, tā bilde, tā ainava jau ir cita. Neskatos to, ka man ļoti patīk tur arī braukt, bet ļoti patīk arī atgriezties. Šeit ir dzimtene. Un atkal ir vēl viens jautājums, kad arī trešais. Tas, man liekas, ka runājot ne tikai par cilvēku atbildību, bet arī par valsts atbildību. Ko mēs darām, kā sabiedrība, kā valsts, lai tomēr cilvēkiem būs tā piederības sajūta. Man paveicas, mani latviešu kolēģi man atbalstīja, bet es pieļauju, ka bija cilvēki, kuri dzirdēja uz saviem mēģinājumiem pateikt latviski, kaut kā rupjus vārdus, vai ko tu tur, kāpēc viņš runā ar akcentu, kas tas ir. Un tad viņam nepaveicās,
Varbūt nevienmēr tu biji tik stiprs, lai to nolikt maliņā. Tas ir tās muļķis, es vienalga darīšu, ko man vajag. Tas ir sava veida tā psiholoģiska stabilitāte, jā. Un atkal, ja tev šeit ir darbs, ja tev šeit ir piederība, ja šeit ir iespēja realizēties, iespēja atkal augt, mācīties, ārstēties, dzīvot pilnvērtīga dzīve, man liekas, ka, tas atkal tās priece būs daudz mazāk. Tas atkal būs, tas jau ir ļoti svarīgi. Bet bez valodas tu arī to nevarēsi izdarīt. Tā kā savstarpējs process. Es kā ģimene. Un, protams, arī bija pa 30 gadiem jāpieļauta daudz kļūdas, un tieši integrācijas procesa. Tas nebija tik varbūt, kā var pateikt, ilstošais, process, kā solis pēc soli mēs ejam uz to mērķi bez patraukumas, tas ir process, kurš prasa laiku, prasa spējas no visiem cilvēkiem. Pat un arī no valstīm, no mūsu deputātiem, no mūsu tiem partijām. Ne tikai runāšana, bet tāda ir reāli. Un ne tikai sodīt, bet arī, tāda miksta integrācija. Man patīk vārds, ka viss notiek ne tā, bet miksta integrācija. Tas ir tāds mikstais process, kurš ļauj cilvēkiem dzīvot šeit ilgi un laimīgi. Jā, man arī. Priekš man tu ir to, ko jūs runājat, jo es skaitīju, tā kā arī tā, kā jūs skaitījat. Jā, man ir ļoti svarīgi dzirdēt tos vārdos, jo priekš man tas nozīmē, ka es neesmu viena tāda. Jā. Ka mēs esam arī ne divas, bet 3, 4 un vēl vairāk, un ka mūs atbalsta, ka mūs pieņēma, un vienīgais, ko prasa, tā kā cieniet viņas kultūru. Jā, cieniet visu, saprast. Jā. Tāpēc, ka, kaut kā, es domāju, jebkura situācija, ja tu attiecies vien pret to ar cieņu, ja tu esi cilvēks kulturāls un ar cieņu priekš citiem, tolerants, sava veida, tad tas ir, protams, process, kurš divas puses, un tas viss būs kārtībā. Bet, protams, ir dažādi cilvēki, es arī to pieļauju. Bet ko es varu tagad pastāstīt, tas ir atkal uz savas ādas, un tāpat es izdzīvoju visas reformas, un tāpat arī mani bērni mācīja skola, un es arī zinu, cik tas bija grūti, cik bija nepārdomātas daudz lietas, un cik lietas varēja uztaisīt vieglāk. Bet tā ir dzīve. Dzīve nav ideāla. Jā, un arī par to cieņu sapratni ir jautājums, kā veicināt to sapratni un to cieņu pret dažādību Latvijā? Pret dažādību Latvijā. Es domāju, tas atkal ir process. Cieņa pret dažādu. Jā, es domāju, ka mums, ne tikai mums, cilvēkiem, kuri dzīvo šeit, Liepājā, bet arī varbūt valdībai, un arī elītai, cilvēkiem partijas, bosiem, un deputātiem, arī tiem, kuri ir augšā, vajadzīgi vienkārši pret sevi ļoti labi saprast. Mums ir dažādi cilvēki. Un ja ir tā dažādība no bioloģijas viedokļa, ir ļoti laba lieta. Tāpēc, ka ja pļāva aug tikai viena kaut kāds, puķa, tas kaut kāds sarežģīta situācija, slimība, vīrus, nezinu, tur baktērijas, ļoti liela varbūtība, ka tas vairāk pļāva nebūs, puķi izmers. Ja tur ir tāds un šāds, mēs visi dažādi, dažāds augi, dažādi ziedi, dažādas puķis, tad atkal ir iespēja, ka varbūtība, ka šita pļāva izdzīvos jebkuras apstākļos, kaut kādā veida tur sanāk. Un es domāju, ka tā, un protams, tas atkal ir process, kur no katrā, mana personiska atbildība, bet es arī neņemu atbildību no augstāvošiem. Likumdošana, arī runās, ko runā no tribūnas, un arī pa televizoru vai saima, vai tur jābūt ļoti tādai arī cieņai un tolerancijai. Un tur arī jābūt sapratni, ka mēs esam dažādi, un arī nevienmēr vajadzīgi tikai tā ar cirvi pa galvu. Ka jābūt gudrāki un domāt par nākotnē, domāt par to strateģiski, ne šodien, kas notiek. Un nemēģināt varbūt viena diena uzlabot to un izmainīt, ka tu nevarēji uzlabot 30 gadu garumā. Viss sakas ar maziem soļiem. Un tad mēs pakāpeniski varam
kaut ko mainīt. Bet, protams, arī katrs cilvēks. Mhm. Es nevaru prasīt no katra cilvēka, kā es varu to prasīt, jā, mēs visi dažādi, bet es domāju, atkal, cieņa ir ģimene. Ja tur ir viens prie otra attiecis ar cieņu, nu, tas ir liela varbūtība, ka viņš arī pret svešiem būs tāds pats. Ja tur vecāki nesvien bērnu, durvis smaļa, ko tur, ja viņi ļoti nervoze un visu laiku tāda, nu, tad būs ļoti grūti pēc tam skolai paraudzināt šitos bērnus. Bet mēs varam ar savu mazu uzvedību parādīt. Labi, es nevaru atbildēt par citiem. Es varu darīt to, ko jādara no mana viedokļa. Es daru, un tālāk redzēsim, kāds būs. Vismaz šeit, maza pasaulē. Mēs ar tevi, Viktorija, ja? Jā. Mēs sapratām, mēs ceņam viens otru. Mēs esam maza tāda, nu, tie, kuri man apkārt, jā. Cieņa priekš viņam. Un tad varbūt tā pasaule sāk mainīties, kā var zināt. Es domāju, ka jā. Tā kā Jā, tas bet tas, nu, uzreiz nenotiks. Tas arī vajadzīgi reikināt. Tas ir process. Tā. Mēs jau beidzam, jā? Man liekas, ka mēs ļoti ilgi runājam, bet mums bija ļoti interesanti atbildēt uz taviem jautājumiem un komunicēt ar tevis. Tā kā paldies, ka aicinājāt maniem uz tik interesantu podcastu. Un man liekas, ka baigi labi, ļoti labi, jā. Man patīk, ka jums izdevās realizēt šitu projektu un sākt kaut ko tādu interesantu un priekš seviem un arī priekš citiem. Īsi kaut ko novēlēt mūsu klausītājiem, vai varbūt kaut kā ieteikums ir? Ieteikums kam? Jums? Vispār? Jā. Es domāju, tāds novēlējums būs iet uz priekšu, nebaidīties un solis pēc soļa mēģināt šodien, tagad kaut ko mainīt, ja, kaut ko labu padarīt. Tā ir skaita integrācijas jomā. Un tad pēc gada mēs varbūt redzēsim jau lielāko rezultātu. A pēc 10 gadiem varbūt vēl lielāko. Viss sakas ar pirmo soli. Un es gribu novēlēt jums turpināt runāt, diskutēt, mācīties un augt. Jā, paldies. Mums šodien bija vēlreiz Marina Vikaine, es Viktorija Fedesejeva, un paldies, ka klausieties mūsu podcastu. Mēs Latvijā. Ceram, ka šī diskusija sniedza svarīgus atziņas gan tiem, kuri jau izjūt piederību Latvijai, gan tiem, kas tikai sāk to ceļu šajā virzienā. Un turpiniet sekot līdzi mūsu podkastiem un klausieties nākamas sarunas.